jauns padomju zinātnes un tehnikas triumfs. Pasaule uzzina 5. kosmonauta, komjaunieša Valērija Bikovska vārdu. Un pēkšņi Vostok 6. Sasprindzināti strādā visi novērošanas centri. Aizturējuši elpu cilvēki uzzina, ka kosmosā iesoļojusi pirmā sieviete pasaulē – Valentīna Tereškova, padomju meitene, nesenā tekstilniece Vaļa, iekarojusi visu kontinentu Zibātijas. Apsveicam varoņus! Kombinātas aslauku manufaktūras audējas ir satrauktas. Tie ir arī viņu svētki. Mēs audējas esam lepnas par Valentīnas Tereškovas drosmīgo lidojumu. Vēlam Valentīnai Tereškovai laimi, veselību un ilgu mūžu. Pateicamies mūsu mīļotajai komunistiskajai partijai par sievietei veltīto uzticību. Valentīnas piemērs mums liek strādāt vēl labāk un tuvināt komunisma rītdienu. Полет Валентины Терешковой в космос – это замечательный подарок Конгрессу женщин. Таким грандиозным достижением мы обязаны Великой Октябрьской социалистической революции. Октябрьская революция не на словах, а на деле раскрепостила женщину, сделала ее равноправным человеком общества. Слава нашим космонавтам, слава Коммунистической партии Советского Союза. Stelles neapstāsies, ja cilvēks to grib un māk. Ārkrūtis diedziņš. Par 6 sekundēm ātrāk nekā atļauj norma, to sasien Ludmila Vasiljeva. Par sekundēm te cīnās arī Zinaida Iljasova. Tā nesen ciemojās Šujā pie slavenās audējas Kosirevas, kuras rokas neizdara nevienu lieku kustību. Summējoties, sīkumi dod māku, bet māka te dzimst kolektīvi. Zaslauku manufaktūras ļaudis apņēmušies līdz gada beigām dod gandrīz 500 000 metru auduma virsplāna. Vesels Nete, prieks, ka dzīvotu dūmu vados, veliņos un galos. Tā rakstīja Majakovskis, kad kādu kuģi nosauca leģendārā padomju diplomātiskā kurjera Teodora Netes vārdā. Latviešu revolucionārs krita pirms 37 gadiem. Rīgas Maskavas vilcienā viņam uzbruka imperialistu aģenti, lai atņemtu diplomātisko pastu. Ļeņingradas un Latvijas pionieri savāca atliku likām vajadzīgā metālā jaunam kuģim. Tas dzimis Baltijas kuģu būvētavās Ļeņingradā jaunais kuģis Teodors Nete. Vesels Nete, prieks, ka dzīvotu. Kopā ar dienas skaistumu mostas kolhozs Avangards. 76 hektāri rušināmo kultūru uzticēti komunistā Benedikta Velaiša posmam. Atsaukdamies uz Krasnodaras un Kievas kolhoznieku aicinājumiem, Dobeles ražošanas pārvaldes avangardieši šogad izaudzējis nemazāk par 280 centneru cukurbiešu no hektārā. Jā, biedri Pander, agronoma vezums nav no vieglajiem. Un šogad vasara īpaši sausa, kaitēkļi savairojušies. Paudzēm ilgi cilvēki saņēma tikai to ražas daļu, ko tam atstāja šie rīgie kukaiņi.
bet tehnika un ķīmija ir stiprāki par kaitēkļu armādu. Bagāta izstrādes diena, kolhoza ienākumi un pilsētu labāka apgāde top arī šeit. Sibīrijas pērle Novosibirska, pilsēta, kur darbojies slavenais bolševiks Roberts Eicher. Piemineklis revolūcijas varoņiem. Mūžam nenoslāps cīņas lāpa cilvēka rokās. Draudzību nenosaka nāciju lielums, bet jūtu dziļums un spēks. Latvijas literatūras dekāde Krievijas federācijā atveda latviešu rakstniekus arī šurp. Šeit Latvijas sūtņi abrīno Sibīrijas bagātību paraugus. Bet Ļeņina vārdā nosauktajā kolhozā aplaudē latviešu literatūrai. Rakstnieks un dzejnieks Fricis Rokpelnis, jaunais dzejnieks Imants Ziedonis, dzejnieks Mērhards Rudzītis, prozaiķis Visbulis Bērce. Plauksti ralīgā Krievu zeme. Lietus Miroslavs Vomels saka, tā ir tikai draudzības rasiņa. Čehu leļu teātra mākslinieki atveduši savu humoru arī uz Rīgu. Mākslinieckais vadītājs doktors Otta Pops. Esiet pazīstami Nebēdnis Hurveneks un Spaibls, viņa neatapīgais tēvs. Mākslinieckajā kolektīvā ir tikai 11 cilvēki, bet tas guvis atzinību uz daudzām pasaules skatuvēm. Šķietami naivajām lelēm, tas šausta ne tikai mietpilsonību, bet dzīves visas ēnas puses.